Valērijas uzjautāja, ar ko atšķirās, kāpēc divdaļīgās strēles ir dažiem ekskavatoriem, kāpēc trīsdaļīgās strēles, kāpēc viņi laužās tur pa vidu? Lai salaustu. Lai salaustu, nē, kāpēc? Zini, kā es definētu? Ja tev darbi ir, ja sadalam trijos rādījusos, tālākais, vidējais un tuvais, ja tu strādā vidējā tālajā rādījusā, tad tev vajag divdaļīgo strēli. Ja tu strādā tuvajos un vidējos attālumos, trīsdaļīgo, kāpēc? Iet runa īstenībā par ko, par šito cilindru, kas kustina kaušu, jo tā, kad tu viņu gribi rakt sev tuvu šitā te blakus, tā, kad tev ir divdaļīgā strēle, tu to kausu vari sev blakus pielikt, bet viņš jau, lai iegrābtu zemi, tas cilindrs jau ir pilnībā savilkts. Jā. Un tad tu vari ar tā kasīt, bet tev kausu vairs nestrādā. Trīsdaļīgo strēli tu vari savilkt sev tuvāk, un tas šitā roka tad ir taisnāk. Un tev vēl paliek cilindra gājiens, ar ko tev rakties. Tā ir tā galvenā īšana. Šo trīsdaļīgo strēlu saīsini, pamatstrēles izliec attālumu. Nu, lūk, tu dabū to cilindru, šito roku, tu dabū pie sevis nevis slīpā leņķī, bet daudz taisnākā leņķī, un tad tev paliek cilindra gājiens, tu vēl vari strādāt. Un skaties, kas vēl komplektais dibens kopā ar divdaļīgo strēli ir tāds pusceļš uz kompaktumu. Viņš ir pareizi komplektais dibens plus trīsdaļīgā strēle, tad tu esi gan dibenā aizmugurē, esi kompakts, gan arī priekšā. Jā. Tā.